Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien manā video būs stāsts par vienu darbu, kuru es uz doto brīdi adu. Tā, pirms stāstīšanas atvainojos, ka fonā būs dzirdami tādi mašīnu un traktoru trokšņi, bet mana māja atrodas ielas malā un mums uz doto brīdi pilnībā visas ielas garumā maina gan ietves, gan braucamo daļu. Notiek rosīgi darbi, patiesībā par to jāpriecājās, ja, kad mums tiek mainīti ielām šie te segumi. Tātad labi, ceru, ka trokšņi netraucēs un stāsts par adīšanu. Pirms kādu laiku, tas bija apmēram pusgads, vairāk laikam pat, es sāku adīt jaku lielam vīram, kā es teicu, tātad adītu jaku, gribēju tādu adītu jaku, šeit priekšā ar rāvēslēdzēju, vīriešiem tādu modeļu parasti patīk šīs te jakas ar rāvēslēdzējiem, pat patiesībā labāk nekā džemperi, viņiem patīk šīs jakas, vismaz tiem vīriem, kurus es savā paziņu lokā, tā sakot, aptaujāju, visi bija par to, ka labāk ir šī jaka ar rāvēslēdzēju, praktiskāka, apakšā pavelc tēkrāklu, kad ir karsta jaka novelc nost. Ja tas ir adīts džempers, tad jau šī novilkšana ir sarežģītāka, ja tev tur pār galvai jāvalk viss, bet tā jaka rāvēslēdzēja, tas ir tas, kas viņiem patīk. Un tā toreiz sāku adīt šo te jaku, un par piegriezni, tā kā par iedvesmu bija mana vīra vecā adītā jaka, šāda te jaka, jakai ir entie gadi, pat nezinu, cik gadi jaka ir novalkāta, ļoti apvalkāta, tā ir pirkta veiklā, to es neadīju. Un tātad jakai šeit arī priekšpusē ir šis te rāvēslēdzējs, un toreiz es nolēmu, ka adīšu tieši, kā piegriezni ņemot šo te jaku. Taču es adīšanas laikā sāku tur improvizēt, un finālā man nesanāca visadītā jaka, bet sanāca adīta veste. Kaut kur manā kanālā var apskatīties šos te video, kā izskatījās. Bet, jaka man toreiz nesanāca, bet to domu, kā man vajag uzadīt adītu jaku vīram, es, protams, neatmetu, jo man patiesībā ļoti patīk adīt tādus lielus darbus. Un šoreiz es atkal esmu sākusi adīt jaku. Jā, starp citu, šī jaka, ko es adu, tagad būs jau kā dāvana kādam vīram lielam. Tātad šoreiz es atkal par pamatu ņēmu šo te vīra veco jaku. Taču tagad es esmu nolēmusi adīt stingri pēc šīs te piegrieznes, kā šeit ir nekāda improvizācija, un esmu pat uztaisījis piegriezni. Tātad piegriezni pavisam vienkārši uzliku jaku uz papīra, apvilku kontūru. Tātad šeit ir tāda maza piegrieznīte. Šī ir tā daļa, kas ir no pleca līnija, šādi te, pieliekot klāt, ja. Galvenā šī te daļa ir, līdz rokriņķim, pēc tam jau tur viss sadās taisni, ja. Tātad esmu uztaisījis tādu piegriezni, šeit ir sarakstīts, cik valdziņi ir uzmesti, kur kā noraukums veidots, tā sakot, pagaidām iet viss pēc piegrieznes, kā plānots. Jā, un adot šo te jauno jaku, man, protams, arī bija tā doma, nevis bija tā doma, bet es skaidri zināju jau, kā es vēlos adīt no 3 dažādas krāsas tādiem blokiem, salikumiem. Kādas krāsas īsti es vēl nezināju, un tad es, protams, internetā meklēju arī līdzīgus šādus te modeļus, un dīvainā kārtā vienā no internetu veikliem bija ļoti līdzīga jaka šai te jakai, arī ar šīm te tādām 3 krāsu pārējām. Uz ekrāna es tagad parādīšu, kā izskatījās tā jaka, kur es atradu vienā no internetu veikaliem. Un parādīšu vēl foto, kādu man izveidoja mākslīgais intelekts. Jā, es arī adīšanā izmantoju šo te mākslīgo intelektu, nekas traģisks, tas nav pat patiesībā ļoti laba lieta, jā, izmantojam tur, kur vajag. Tātad es nopirku dziļu, protams, nodīju par audziņu, kā es vēlos šīs te krāsas salikt, un palūdzu mākslīgam intelektam, lai viņš man izveido uz šīs te internetu veikalā redzamās jakas foto, izveido tādu pašu foto, tikai no tām krāsām, kā adīšu es. Es parādīšu tagad, kādu es par audziņu nodīju. Un parādīšu, kādu foto man izveidoja intelekts. Acu mirklīt paņemšu paraudzību. Tātad mans paraugs ir šāds. Tā liekam jaku, tā jaku var likt nost, vispār nevajadzēs. Tātad šāds te paraudziņš, tā jūs redzat, no 3 dažādām krāsām. Šis ir rīsu raksts, man tā šķiet, ka tā saucās rīsu raksts, kad adām viens labiski, viens krēliski.
turp atpakaļ ejošās kārtās, kā un pēc tam atkal mainām vietām, jā. Es nospriedu, ka tajā modelī, ko es redzēju, arī vīri jakai tas adījums nav īsti labiskais adījums, bet tāds nedaudz tāds grupaļains, un nospriedu, ka šis te rīsu raksts varētu būt tieši laikā. Nu jā, pēc šī te paraudziņa parādīšu foto, kādu man izveidoja mākslīgais intelekts, kādai vajadzētu izskatīties manai jakai. Tā uz ekrāna te kaut kur parādīsies tā bilde. Tā, nu tā kā paraudziņš bija nodīts, piegriezne bija uzzīmēta, tad nu es ķēros klāt pie adīšanas. Un kas tad man uz doto brīdi, kā man izskatās. Tātad šis ir priekšpuses viena puse. Ir nodīts gandrīz viss garums, izņemot tagad ir jāda valnītes. Bet to valnīšu daļu es sākšu adīt visticamāk tad, kad būs nodīts otrs priekšpuses gabals un mugurpuses, kad būs savienots šie te valdziņu plecu daļā. Būs jāuzlaiko un jāpaskatās, cik īsti garu tad adīt šo te valnītī, jo jaka tiek adīta gara auguma vīram, 1,88 m, varbūt pat 1,90 m, īsti nezinu, cik viņam augums vispār, bet no 1,88 m. Nu, pēc maniem aprēķiniem varētu būt garums, jā, mugurpusē mēs mēram pa centru, apmēram kādi 76 cm. Tas būtu tāds labs garums, bet nu tas vēl jāpielaiko. Bet jā, tātad šis ir viena priekšpuses daļa, ir nodīta, un esmu sākusi adīt arī otru daļiņu. Nu tā var teikt, šādi te, kad saliek kopā, izskatās. Tātad šeit ir, es adu no augšas uz leju. Ar atvērto valdziņu paņēmienu uzmetu šeit plecu daļā vajadzīgo valdziņu skaitu. Šeit izveidoju šo te plecu daļā noraukumu. Šeit mazliet ir nojucis raksts. Nu, kā var teikt nojucis? Jā, tā labi izskatās. Var redzēt šeit, kur ir veidotas šie te nepabeigtās rindas adītas, jā. Bet šajā rakstā to patiesībā ļoti grūti saskatīt, jā, nezinu, es domāju, nezinātais tam pat nepievērsīs uzmanību. Jā, šie te abas puses, protams, ir adītas, bet nav netavai cētas nemaz gātas. Pagaidām tie valdziņi izskatās tādi, nu kā, izskatās, bet paskatiet, jā, pieliek klāt paraudziņš ir mazgāts, starp citu, jā. Tā, ja mēs pieliekam klāt paraudziņu, paskatieties, kā ir izmainās, es nezinu, var redzēt, nevar redzēt, man liekas, ka var redzēt. Valdziņi ir izlīdzinājušies, vilnas dzija ir, kā saka, atvērusies, tā kā šis darbs arī tāds izskatīsies, pagaidām vēl tāds puspabeigts. Tātad tik daudz esmu nodījusi. Jā, un tagad no kādas dzīs es adu. Manos īsajos shorts video kaut kur jau figurēja. Jau bija parādījās šis te darbs, bet šoreiz vēlreiz pastāstīšu. Tātad te nu ir ritīgais dziju mikslis man, jo šeit ir dažādas krāsas saliktas kopā. Var redzēt, ka viss sadījums arī, nu tātad 3 dažādu krāsu tie bloki, jā, bet plus vēl katra šīs te krāsu salikums ir tāds nedaudz melanžēts. Tātad šī te gaišais, šis te kvadrāts, kāds kvadrāts? Gaišā daļa, teiksim tā, jā. Tā tad ir adīta, es tagad nevaru visu vienlaicīgi noturēt. Ir adīta no šīs te dzijas, mūsu pašu klipana saules dzija, šādā te krāsā. Klāt pievienoju Yarn Art Cotton Soft dziju, šādā krāsā, un vēl viens smalka klipana saules dzija. Kāda ir metrāža šīm te dzijām, kad saliek kopā, nav ne mazākās saprašanas. Nu, principā jau varētu tā labi gribētu izskaitļot, jā, jo šī ir dzija ficītēs, jā, un šī ir atkal spolēs un tādi spoļu atlikumi, jā. Uz šīm te klipana saules dzijām nekur nav rakstīta šī te metrāža. Uz spolēm varbūt ir rakstīta, bet šie ir tie spoļu atlikumi. Nu, būtībā manā gadījumā man īsti pat tā metrāža neinteresē, cik ir, ja, jo es saliku visas dzijas kopā, atradu, nodīju paraudziņu un tad arī pārējās dzijas jau arī tinu kopā un skatījos, kā tur sanāk tas biezums, lai plus mīnus šīm dzijām tas biezums tomēr ir vienāds. Tātad šī te augšējā daļa ir radīta no 3 šīm te dzijām. Tālāk šī te
tumšākā krāsa ir adīta no šādas klipensaules dzijas, pievienoju klāt Alizē Cotton Gold dziju pelēkā krāsā un atkal šo te smalko klipensaules dziju, tādu gaišu. Un tad sanāk šī te tumšākā daļa. Un tālāk apakšējā daļa jakai jau ir tāda tumši zilā krāsā, bet arī tas ir tāds melanžēts adījums. Tātad šeit, man vispār ir mikslis, tātad klipensaules dzija, šāda te zilā krāsā, metrāžu, protams, nezinu. Klāt pievienoju Alizē Cotton Gold zilā krāsā. Un tā kā tas biezums tad nebija, ja divas saliek kopā tikai divas šīs te dzītiņas, tas biezums nebija tik biezs kā tam pārējām dzijām. Un visai šai kompānijai klāt pievienoju, atradu mājās savos dziju krājumos šādu te dziju, tā ir Hāpsalu saucās 100% merino dzija, tievs smalks pavadieniņš, melnā krāsā starp citu, atinu vienu mazu kamoliņu vēl, un tātad zilā tas daļa ir radīta no divos pavadienos melnā dzija Hāpsalu, zilā klipensaule un zilā Cotton Gold dzija. Un tad izveidojās tāds melanžēts adījums, starp citu izskatās ļoti labi, adās arī ļoti labi. Jā, un adu es ar adutām numur 4. Tātad dažādas dzijas, dažādas krāsas, tāds kārtīgs mikslis šeit ir, bet man liekas, ka izskatīsies tīri labi. Galvenais adīt pēc piegrieznes, nesāk neko improvizēt. Jakai tātad augšā šeit būs tā stāva apkakle pieadīta klāte, tā būs gaišā krāsā. Tad priekšpusē man ir jāuzņem šeit gar malu baldziņu un jānoda tāda maza maliņa, apmēram kādus 4 centimetrus, jo tā maliņa atlocīsies un no kreisās puses tur tiks piešūts rāvējslēdzējs. Šo te maliņu vēl īsti nezinu kādā krāsā adīt, bet iespējams, ka tā būs tumši zilā krāsā. Un apakšējā daļā tātad valnīši arī būs tumši zilā krāsā, valnīs viens labiski, viens kreiliski. Tāda pagaidām ir tā doma. Es ļoti ceru, ka sanāks tas, kas man ir vajadzīgs. Jā, patiesībā adās diezgan ātri, jo dzija ir pabieza, adats numur 4. Šai jakai man ir, es jau kā teicu, šī jaka būs domāta kā dāvana lielam vīram dzimšanas dienas, starp citu, ir 18. novembris. Līdz novembrim vēl tāds laiciņš ir, bet jā, jau laicīgi ir. Tā kā tāds ir mans darbs, kuru es uz doto brīdi adu. Starp citu, tagad man ir sanācis tā, džempers es sev esmu pabeigusi adīt, zeķis vēl vispār nekas nav sākts adīt. Es adu vēl cepures, vīru cepures, šīs te dokeru cepures, un uz doto brīdi man ir tikai adīgi un vīriešiem. Tā kā, mēdz būt arī tā. Tātad šodien bija mans stāsts par šo te adīto jaku. Es ceru, ka es šodien pabeigšu adīt to otru gabalu un varēšu ķerties klāt mugurpusē adīt. Katrā ziņā adās ļoti ātri, interesanti. Man vispār patīk adīt tādus vienkāršus darbus, vienkāršus rakstus, bet kur ir šīs te krāsas dažādas strīpainas, tad adīt patiesībā ļoti interesanti. Lai gan arī, es domāju, ka mums adītājām vispār patīk adīt un vispār ir interesanti. Bet tā ņemot, man patīk adīt šādus te darbus, kur ir dažādas krāsas. Tāds šodien bija mans stāsts. Parādīšu vēl video beigās vienu lietu, kas nav saistīta vispār ar adīšanu. Man te patās uz manas komodītes ir šāda te mana puķe. Tā ir līda kaste. Un līda kaste ir sakuplojusi. Ir jaunie asniņi jau izdzīti, un es vēlos šo te astīti pārstādīt. Tātad tagad viņas ir visi te tie dzinumi mazie vienā podiņā, un te jau vēl viens mažiņš man nāk ārā, un es gribu no viena poda pārstādīt 3 podos. Tātad atstāt šī te lielākā daļiņa, tā ir laikam mamma, un tie mazākie tie ir bērni. Un pārstādīt tātad šo te daļiņu citā podā
Un te reku vēl viens ir. Tā kā jā, es ļoti ceru, ka ar šo pārstādīšanu es nesavainošu Līda Kastīti, jo viņi turpinās augt, ļoti, ļoti tā ceru. Nu, tāds šodien bija mans stāsts par adīšanu un par puķi manu. Paldies, ja noskatījāties. Paldies visiem, kuri skatās manus video, gan šos garos, gan šos īsos video, kuri abonē manu kanālu. Liels paldies jums un tiekamies jau kādu citu reizi.